Kampučiešu tautas pasaka, kuram pieder ķirbis. Reiz dzīvoja veca sieviņa. Viņa bija tik nabadzīga, ka itin bieži dzīvoja pusbadā. Kādu dienu viņa nodomāja, jāieliek zemē ķirbja sēkla. Izaugs ķirbis, no kura iztaisīšu sadievu, mūzikas instrumentu. Pastrinkšķināšu to, būs vismaz priecīgāks prāts, kaut arī vēders tukšs. Izdomāts, izdarīts. Pēc neilga laiciņa no zemes izspraucās pirmie asni. Taisni tai laikā garām gāja kāds svešinieks. Pamanījis izdīgušas lapiņas, viņš iegriezās pie sieviņas un uzrunāja. Saimniec, pārdod man šo ķirbi. Kā lai es pārdodu ķirbi, ja tā vēl nav? Ir parādījušās tikai pirmās lapiņas. Nekas, ja jau ir lapiņas, būs arī ķirbis. Pārdod tikai, saimniec, gribu no ķirbja taisīt sadievu. Ujā, dēls, ujā, no pirmajām lapiņām līdz ķirbim vēl tālu. Lai izaugtu ķirbis, daudz jādara. Tas rūpīgi jākopj, jāravē. Bez tam ķirbis prasa daudz ūdens, bieži jālaista. Nieki, gan pats izaugs. Svešinieks iespieda sieviņai saujā sudraba naudas gabalu un aizgāja savu ceļu. Acu te vairāk netika rādījis. Ne kopa, ne laistīja ķirbja stādu. Taču stāds, kā par brīnumu, auga. Drīz parādījās pavisam mazītiņš ķirbītis. Tikko bija aizmeties. Atkal garām gāja kāds cits svešinieks. Pamanīja mazo ķirbīti, iegriezās pie sieviņas un viņu uzrunāja. Skatos, saimniec, ka tev aug ķirbis, gribētu to nopirkt. Kā lai es pārdodu jau sen nopirktu ķirbi? Sieviņa lielā nesaprašanā atteica. Kad gan to nopirka? Svešinieks jautāja. Tikko no zemes bija izlīdušās pirmās lapiņas, te garām gāja kāds svešs vīrs un uzplījās, lai pārdodu. Cik tad samaksāja? Svešinieks nerimās. Veselu sudraba naudas gabalu iedeva, sieviņa teica. To viņš tev būs maksājis par tām pāris lapiņām, jo tobrīd, kā pati stāsti, bija tikai lapiņas, bet ķirbja rauj nebija, vai ne? Šodien es tev dodu 2 sudraba naudas gabalus un pērku pašu ķirbi, kam gan vēl krietnu laiku būs jāaug. Šāda prātīga runa nabadzīgo sieviņu pārliecināja, ka pārdot ķirbi šim cilvēkam nav nekas peļams. Un tā viņa ķirbi otrais pārdeva, klusībā priecādamās par necerēto ienākumu. Šis pircējs itin bieži iegriezās pie sieviņas, lai apkoptu un aplaistītu nopirkto ķirbi. Tas tad arī auga acīm redzot. Kad ķirbis bija nobriedis, pircējs to nogrieza, aiznesa mājās un uzmeistaroja sev vienstīgas strinkšķināmo instrumentu – sadievu. Un sāka spēlēt. Saklausījis patīkamas dziesmas skaņas, pirmais ķirbja pircējs kā plēsts atjoza pie spēlētāja. Izrādījās, ka abi pircēji dzīvoja tuvu kaimiņos. Kur tu dabūji ķirbi, no kura pagatavota sadieva? Pirmais pircējs sāka īstaujāt otru pircēju. Labu gabalu no šejienes paša ceļa malā dzīvo nabadzīga sieviņa, no viņas tad arī nopirku, spēlētājs stāstīja. Tad tu esi paņēmis manu ķirbi. Es to nopirku jau krietnu laiku atpakaļ, tikko pirmās lapiņas bija redzamas. Pirmais pircējs nedomāja atlaisties. Ķirbi es nopirku no sieviņas un, protama lieta, par to samaksāju. Kā gan tu iedrošinies teikt, ka es būtu paņēmis tavējo? Ja man netici, aiziesim pie večiņas, un viņa to apliecinās, teica otrais pircējs. Abi ieradās pie sieviņas.
Pirmais pircējs elpu un neatvilcis ņēmās viņu tirdīt. Vai patiesi tu pārdevi ķirbi šim cilvēkam? Pārdevu, sieviņa apstiprināja. Kā gan tu varēji to darīt, ja ķirbi jau biju nopircis es? Pirmais pircējs aizstāvēja savas tiesības. Vārds pa vārdam un abu pircēju starpā iedegās ķilda. Viens otru centās pārliecināt par savu taisnību, taču pie skaidrības netika, kuram tad galu galā piederēja ķirbis. Kā jums, bērni, šķiet, kuram patiesībā pieder šis ķirbis, kuram ir tiesības izmantot šo ķirbi? Kā jums šķiet? Bet mūsu varoņi neko nevarēja darīt, un viņi nolēma doties pie valdnieka, lai tas izšķirtu strīdu. Valdnieks abus uzmanīgi noklausījās, brīdi padomāja un tad teica tā. Pirmais nopirka ķirbi, kad tam tikko asniņš bija izlīdis no zemes, un pie sieviņas vairāk nereizes neaizgāja. Viņš ķirbja stādu netika kopis. Par to nelikās nezīnis. Tāpēc ķirbis pieder otram pircējam, kurš to rūpīgi kopa un laistīja. Vai jūs esat ar mieru ar šādu lēmumu? Vai piekrītat valdniekam?